Sveiki, zēni un meitenes! Šeit Tante Liene, un man jums ir sagatavots brīnišķīgs stāstīns ar nosaukumu Nāmans kalpo Dievam. Šīs dienas atmiņas pants ir no 2. ķēniņu grāmatas 5. nodaļas 15. panta. Tajā rakstīts: Redzi, tagad es gan zinu, ka nav neviena cita dieva visā pasaulē, vienīgi Izrēlā. Šodienas stāsta vēstījums ir, ka mums ir jākalpo citiem, taču Dievu mēs vienmēr noliekam pirmajā vietā. Kādas lietas ir tev ļoti svarīgas? Tava ģimene, tavi draugi vai Dievs ir svarīgs? Kā tev šķiet, kādēļ Nāmans teica, ka tas kungs ir patiesais Dievs? Nāmans vadīja savus ratu zirgus tik ātri, cik vien tie spēja skriet. Izrēla un mazās kalponītes Dievs bija viņu dziedinājis. Viņam tikai vajadzēja parādīt Elīsai savu dziedināto miesu. Putekļi virpuļoja ap zirgiem, kad Nāmans un viņa kalpi apstājās Elīsas nama priekšā. Nāmans klauvēja pie durvīm. Viņš nespēja beigt smaidīt. Šoreiz pie durvīm pienāca pats Elīsa. Nāmana seju rotāja plats smaids. Tas Elīsam lika pasmaidīt. Nāmans parādīja pravietim savu ādu. Tā bija gluda un veselīga. Viņš atkal un atkal pateicās Elīsam. Pravietis tikai pamāja un pasmaidīja. Tagad es zinu, ka visā pasaulē nav tāda dieva kā Izraēla dievs, Nāmans iesaucās. Lūdzu, pieņem šīs dāvanas kā pateicību. Nāmana kalpi sāka izkraut visu viņu atnesto sudrabu, zeltu un jaunas drēbes. Elīsa pacēla roku. Nē, viņš teica un noraidoši pakratīja galvu. Es nepieņemšu tavas dāvanas. Elīsa nevēlējās ņemt dāvanas no Nāmana, jo pravietis nevēlējās, lai Nāmans domātu, ka viņš varētu samaksāt par dieva dziedināšanu. Elīsa vēlējās, lai dievam pienāktos viss gods Nāmana dziedināšanā. Pravietis vienkārši priecājās, ka vadonis tagad pazīst patieso dievu. Nāmans lūdzās, lai Elīsa pieņemtu dāvanas. Lūdzu, paņem šīs dāvanas, es vēlos tev parādīt, cik pateicīgs es esmu. Joprojām pravietis Elīsa noraidoši kratīja galvu. Nāmans noliec savu galvu, pateicoties Elīsam un Elīsas dievam. Viņa kalpi iesaiņoja dāvanas. Nāmans iekāpa ratos, savilka grožus un iesaucās: dodamies mājās. Nāmana sieva no sava loga vēroja ceļu. Tālumā uz ceļa izveidojās putekļu mākonis. Tas bija viņas vīrs. Viņa skrēja satikt vadoni. Viņa neticēja savām acīm. Spitālības plankumu vairs nebija. Tev viss ir labi, sieviete priecīgi sauca. Tagad arī viņa nespēja beigt smaidīt. Nāmans smaidīja un smējās, stāstot sievai visu notikušo. Es zināju, ka mazās kalponītes pravietis var tevi izdziedināt, viņa teica. Jā, bet ne pravietis mani izdziedināja, sacīja Nāmans. Tas bija Dievs. Nav cita dieva kā viņš. Izraēla dievs ir patiesais dievs. No šī brīža es esmu nolēms pielūgt tikai viņu. Visa valsts padzirdēja, ka vadoni Nāmanu vairs nemok spitālība. Tagad visa valsts zināja, ka Izrēlā ir dievs, kurš var izdarīt varenas lietas, ko viņu elki nekad nespētu paveikt.